Vai tev kādreiz ir gadījies ienākt klasē un ir pilnīgs skaļums un tu nespēji neko kontrolēt? Un automātiski man galvā bija, kas man vainas, kāpēc es nespēju savākt klasi, uzreiz vainot sevi. Un pārmācoties šo kļūdu, es sāku saskatīt iespēju, tātad, kā es varu uzlabot šo situāciju. Nevis meklēt vainu sevī, bet skatīties, kas notiek. Iet pa straumi un palūgt skolēniem, lai viņi padalās. Sākumā, protams, es visiem liku pacelt rokas, lai klusums, un lai mēs varētu noskaidrot, kas ir noticis. Un interesantākās atbildes ir bijušas iepriekšējā stundā sports, vai arī ir jau 3 eksāmeni bijuši, pārbaudas darbi, stresaina diena, iepriekšējā stundā bija kāds incidents. Un līdz ko es neesmu noskaidrojis, manā galvā jau pirms tam ir radušās visādas vainas apziņas un citas idejas un tādas sabotieres, bet patiesībā ir jāuzdod jautājumu, un pēc tam jau jāmeklē citi iespējams ceļi, jo mēs nevaram, šajā situācijā es nevarētu likt pārbaudas darbu. Man būtu uzreiz jāmaina kaut kas cits, ko esmu ieplānojusi, jo stundā tas skaļums ir signāls, ka kaut kas ir jāpamaina. Kaut kādām idejām jaunām jārosās, bet galvenais notiek komunikācijā. Jo ja es tikai kā skolotājs, kā diktators darbošos, tur nekas nemainīsies un tā stunda ir gandrīz miskastē izmesta, jo sanāk, ka tikai skolotājs pats tur darbojas un skolēniem vienkārši nav spēka uzklausīt šo informāciju. Tāpēc uzjautājiet skolēniem, un man interesē, vai jums tā ir un vai tā notiek, un vai bieži vien mēs paši vainojam sevi, bet patiesībā mums šo ceļu ir jāpagriež tā, ka šī ir iespēja pameklēt, ko mēs varam mainīt, lai radoši